Viena no visbiežāk izmantotām dabisko zālāju atjaunošanas metodēm ir sēklām bagātas dabisko zālāju zāles izklāšana. Šai metodei ir īpaši augsta efektivitāte. Var ievākt līdz pat 90% no konkrētā brīža sēklu ražas, darbus var veikt gan lietainā, gan saulainā laikā, var tikt izmantota dažāda saimniecībā pieejama tehnika. Metode ir izmantojama, ja saimniecības tuvumā ir piemērota vieta sēklu zāles iegūšanai. Vedot zāli lielākos attālumos, tā var pagūt sakarst un sēklas aiziet bojā. Noskatītā izklāšanas vieta ir jānopļauj un tās zāli jāsavāc neilgi pirms sēklu zāles izklāšanas, lai pļavā nepaspēj attaukt attāls. Pēc zāles novākšanas veids vairākkārtēju pļavas ecēšanu. Ecējot tiek atsekti augsnes laukumi, lai ar ieklāto zāli atnestās sēklas var nonākt līdz zemei un iesakņoties. Tajā pašā dienā, kad plānot pārvešana, tiek veikta sēklu zāles pļaušana. Veicot zāles ievākšanu jūlijā, kad ne visi augi ir nobriedinājuši sēklas, labākā izvēle ir pīķu pļaujmašīna, jo ar to nopļautās zāles stiebri tiek nogriezti, nevis sasmalcināti. Tas dod iespēju vēl negatavajām sēklām nogatavoties to izklāšanas vietā, tam nepieciešamās barības vielas uzņemot no stiebra vai ziedkāta. Taču konkrētajā saimniecībā tāda nav pieejama, tāpēc zāles pļaušana tiek veikta ar disku pļaumašīnu. Sēklu zāles vālošanu veic saudzīgi un nesteidzīgi. Izmantojot vālotāju, jāizmanto zemi apgriezieni un jārauga, lai zāle netiek pārāk izsvaidīta un pārāk daudz sēklu neizbirst pļaušanas vietā. Savākšanu var veikt arī ar grābekļiem. Tas prasīs vairāk laiku, taču zālē paliks vairāk sēklu. Tajā pašā dienā, kad sēklu zāli nopļauta un savālota, to liek piekabē un pārved uz jaunu teritoriju. Nedrīkst pieļaut, ka zāle stāv kaudzēs pārāk ilgi, īpaši tad, ja darbs notiek mitrā dienā. Zāle var sakarst un sēklas zaudēt dīgtspēju. Jaunajā vietā sēklu zāli izklāja plānā slānītī tā, lai tā labāk žūst. Pēc zāles izklāšanas teritoriju pārsteigā un pārbauda, lai nepaliek kaudzes, kas sliktāk žūs. Izklāto sēklu zāli 1 līdz 2 reizes izāda, lai tā labi izžūst un izbirst iespējami vairāk atmesto sēklu. Kad sēklu zāle ir izkaltusi un sēklas izbirušas, to no jauna savālo, sapresē un novāc. Vai teritorijā ielaiž govis, lai izkaltušo sēklu zāli tās apēt kopā ar vēl neizbirušajām sēklām. Ar govju mēsliem apēstās sēklas nonāks arī citās jaunās pļavas vietās. Tas ir dabiskais sēklu transports. Turklāt govīm bradājot līdz augsnē varēs nonākt arī tās sēklas, kuras iebirušas vēlēnā. Šīs metodē demonstrētās darbības var veikt arī mazākā mērogā. Gan sēklu, gan izklāšanas vietas zāli nopļaut ar trimeri, nopļauto nogrābt un izklāšanas vietas augsni atsekt ar grābekli, bet sēklu zāli pārvest ar mašīnas piekabi vai ķēru. Sēklu zāles pārnešanu visbiežāk veic jūlijā vai augustā, kad ienākušās dabiskiem zālājiem raksturīgo graudzāļu un vasaras sākumā ziedošo augu sēklas. Lai sēšanas vietu papildinātu ar vasaras beigās ziedošiem augiem, vēlāk rudenī tajā izkaisa ar rokām ievāktās vēlu ziedošo augu sēklas. Vai nākamajā gadā sēklu zāles izklāšana tajā pašā pļavā veic septembrī.